man šķiet, ka ir svarīgi turpināt runāt par iekšējo upuri, par upura enerģētisko bloku, kas vēl aizvien daudzos no mums ir sastopams. Jo upuris nav tas, ko mēs līdz šim esam mēģinājuši atpazīt un izskaust, kad tu vienkārši čīksti, kad visi ir slikti. Tās ir tādas populārākās formas. Arī es, piemēram, vēl aizvien kaut kādos atsevišķos brīžos atpazīstu, ka šī te upura, vīrusa vai sērgas klātbūt manī vēl aizvien ik pa brīdim pavīd. Jo upuris tā ir būtībā kā iestrādāta enerģētiska forma cilvēka apziņā, cilvēka enerģētiskajā laukā, un pie tā ir strādāts vairākus gadsimtus. Upuris tika mūsos iestrādāts ar mērķi ļaut prātam valdīt, ar mērķi ļaut patriarchātam valdīt, jo, piemēram, ja tu ciet, ja tu jūties nedroši, tad vīrišķiem ir iespēja tevi aizstāvēt. Vai ja tu ciet badu, ja tev ir trūkums, tad vīrietim ir iespēja tevi pabarot. Un tieši upura klātbūtne ir ļāvusi attīstīties cietsirdībai un kariem un vardarbībai un dažādām narko kustībām un tam līdzīgi, un tas viss tika darīts ar vienu mērķi – attīstīt cilvēcē šo te upura sindromu. Lūk, jau pieminētais upuris, ko mēs viegli atpazīstam. Tātad cilvēks, kas visu laiku ar visu nav apmierināts, kuram visi ir vainīgi, tur viss ir skaidrs. Tur mēs esam mēģinājuši ar to strādāt, cits pats saviem spēkiem, cits psihoterapijā, kā cits elpojot vai pirts rituālos to visu izstrādājot. Bet kur ir tās sadaļas, kur upuri mēs bieži vien neatpazīstam pat paši sevī? Viena ļoti populāra forma ir šīs stiprās sievietes, kas ar visu tiek galā. Pati visus izvadā, visus samanedžē, visu izgludinā, visu pagatavo, visu sarunā, visu nopelna, visu sariktē. Upuris slēptā formā, kurš ar visu tiek galā, kurš visu sava kupra spēj izvest. Un trakākais šeit ir tas, ka cilvēks sakož zobus, saņemās, norī krupi, skaļi nevienam neko nepasaka, sirds dziļumos cer, ka kādreiz tas beigsies, ka kādreiz tas viņai tiks atmaksāts. Lūk, šī ir viena tāda ļoti, ļoti izplatīta forma Latvijas stiprajām sievietēm. Vēl, protams, ir arī citi formāti, kur mēs raudam spilvenā pa naktīm, tur es varu arī sevi pieskaitīt. Tātad es tagad tikai pārsaukšu kaut kādas dažas pazīmes, un jūs uzreiz atpazīsiet, vismaz 90% no šī video skatītājiem atpazīst sevi. Tātad, kāpēc viņai ir, man nav? Kāpēc es tik daudz cenšos, bet man joprojām nav tur tāds un šitāds rezultāts? Ikreiz, kad mums piezogas netaisnības sajūta, bet netaisnības sajūta bieži vien ir bērnības trauma, mēs esam upurī. Tālāk, arī uz manas ielas būs svētki, tas var būt tāds rusicisms, bet tā doma ir skaidra, ka vēl bišķīt pacietīšos, un tad jau arī varēšu beidzot atslābt un sākt dzīvot. Arī šeit ir upuris. Upuris ir tur, kur sevi gribās žēlot, kur gribās saroties čokurā, kur vari paļauties tikai uz sevi, kur tevi nenovērtē, es tik daru, un viņi neredz, un viņi nepasaka pat paldies. Visi formāti, kur mēs kaut ko darām aiz pienākuma, kur mēs kaut ko darām, jo viņam taču ir grūti. Tad šī apgrieztā
forma, kur mēs jau glābjam. Ļoti bieži šīs te glābjošās profesijas ir slasts upurim. Tāpat arī, kur mēs visu darām dēļ bērniem labāko, kur mēs atdodam pēdējo kumosu, kur mēs sev nenopērkam mētli, bet nopērkam bērniem, arī šis būs par upuri. Tāpat arī visas formas, kur cilvēks vispār no sevis atsakās. Es nezinu, caurām diennaktīm dežūrē slimnīcā vai, piemēram, apkopj vecus savus radiniekus vai vecākus, vai cilvēks, kas ļoti aktīvi pievērš sabiedriskajam darbam, nezinu, organizē kaut kādas pagasta ballītes lietas, vāc kaut kādas makulatūras un tam līdzīgi, jo viņam nav laika parūpēties par sevi, par savu labklājību, par savu ķermeņa veselību, par savu mieru. Viņš visu laiku meklē ārpusē šīs te izpausmes. Protams, upuris izpaužās arī visos tajos brīžos, kur mēs jebkādas problēmas vai situācijas sakni meklējam ārpusē. Tā ir tāda bērna pozīcija. Kāpēc man vienmēr trāpās slikts viesnīcas numuriņš? Kāpēc man vienmēr kafejnīcā ir līdz galam neizvārīti kartupeļi? Kāpēc man kājas uzkakā uz palodas? Kāpēc man atnāk no Temu saplēstas drēbes? Kāpēc vīrs man nedāvina ziedus? Kāpēc mani bērni caurām dienām sēž planšetē un neko nepalīdz? Kāpēc es cenšos pareizi ēst, bet es netievēju? Un tā tālāk, un tā joprojām. Tik līdz mēs kaut kam meklējam cēloni ārpusē, upuris. Tik līdz mēs sūdzamies, ka es jau visu to labāko, bet man tāpat sūdīgi, upuris. Var sakot, šī tēma ir ļoti plaša, ļoti interesanta, ļoti daudz dimensionāla. Šeit mēs varam skatīties uz upuri sevī gan caur dzimtas pieredzi, gan caur ģimenes pieredzi, gan caur valsts nacionalitātes pieredzi, gan caur šī laikmeta, šīs paudzes pieredzi. Un tā tālāk un tā joprojām. Upuris arī enerģētiskajā izskatā ir ļoti interesants. To pilnīgi gaišredzīgs cilvēks skaidri var redzēt un konstatēt. Tas ir burtiski sabojāts biologs, pārsists un izkropļots. Tā ir virkne ar dažādām mentālām grabažām un mentāliem atkritumiem, kas atrodas mūsu galvā. Tā ir nespēja adekvāti uztvert realitāti ap sevi, jo upura prizma pārēc to, ka viņš pasauli redz pavisam citādāk izkropļot. Viņš redz citādāk savu vīru, savu sievu, savus bērnus, savus kaimiņus, savus kolēģus. Varētu teikt, ka upurim uz acīm ir uzvilktas tādas kropļojošas bildes. Arī sevi viņš redz citādāk. Iespējas viņš redz citādāk, savas dzīves izaugsmes perspektīvas un tā tālāk un tā joprojām. Tieši tāpēc šo te visu pētot, turpinot arī pati strādāt ar sevi un meklējot tās blusus un vēl aizvien ik pa vienai atrodot sevī, pilnīgi atklāti saku, ka jā, tas ir diezgan grūti izskaužams, jo, kā jau minēju, mūsos tas ieinstalēts vairāku 100 gadu garumā mūsu tādā dvēseles cietajā diskā. Nu, lūk, tieši tāpēc aicinu jūs uz tādu kopīgu vakaru, kur mēs vispirms parunāsim, pastāstīšu sākumā tādā lekcijā vairāk nekā šobrīd, daudz smalkāk un daudz detalizētāk iesim cauri šim te upura fenomenam. Tālāk mēs ar jums meditēsim un praktizēsim, lai jau veiktu šo enerģētisko darbu un noņemtu vismaz daļu šo te upura tīklu, kas ir savijušies ap mūsu sirdscentru.
ap mūsu pakausi, ap mūsu mugurkaulu, sevišķi augšējo daļu. Tā kā tas būs arī enerģētiskais darbs, un aiziesim apzināti pēlpot online kopā. Tāpēc aicinu, ja norezonē, ja saklausījāt, ka šajā virzienā ir vērts vēl darboties, jo Zemē pārējot uz citām vibrācijām, mūsu apziņai augot, upura formāts vairs neiet kopā. Ar upura domāšanu, ar upura sajūtām mēs vairs nevarēsim nākotnē izdzīvot. Neies kopā, visu laiku būs pretruna, visu laiku būs kaut kādi iekšējā konflikti, kas var arī atspoguļoties, protams, veselības stāvoklī. Tāpēc vienreiz ņemam un tiekam ar šo te galā.